Jā, lūdzu. Labdien! Labdien! Šeit jūs traucam Jūrmālas policijas iecieku inspektors. Jā, Vai lūdzu. es runātu ar Mareku Markusu? Jā, jūs runājat. Klausos jūs. Sakiet, lūdzu, man te tāds jautājums ir sakarā ar jūsu bērna māti, es saprotu, Kristīna Ruģele, jā, jūs zinat tādu? Protams. Jā, jums te bija pēdējā tiesa 16. septembrī, es saprotu, jā? Pēc tam kaut kāda tiesa ir bijusi vēl vai nav? Bija 2. septembrī. 2. septembrī bija tiesa, un tas 16. laikam viņi pieņēma to lēmumu. Jā, tieši tā. Sakiet, pēc tā lēmuma pieņemšanas pēdējās, kādas jums ir attiecības ar Kristīnu un bērniem? Kā jūs esat to visu tur tagad realizēt un tā tālāk, jo Kristīna ir uzrakstījusi te iesniegumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību lēmumu neievērošanu. Jā, un? Un es kā iecieku inspektors, man jāpieņem arī kaut kāds lēmums, tāpēc es jums zvanu un gribu noskaidrot. Tādā gadījumā varbūt darīsim vienkāršāk, ja? Ja viņa ir iesniegusi iesniegumu, es arī iesniegšu, jo tur viņa parādīs droši vien to, ko viņa gribēja parādīt, vai ko viņai lika tie cilvēki, kas stāv aiz viņas muguras, jo viņa pilda rīkojumus. Es zinu to droši. Līdz ar to tad jūs varēsiet izvērtēt kopainu. Pagaidām jums ir viņas iesniegums. Diemžēl mēs nevērtējam tādus līgumus kopā un iesniegumus. Tas ir dažādi iesniegumi. Bet šī brīdī es jums vienkārši paskaidrojumu vēlos no jums saņemt kaut kādu. Mutisks paskaidrojums šajā gadījumā nederēs, ir jābūt rakstiskajam. Jā, nu, teiksim, labi, jūs brauksiet uz Jūrmalu? Nē, es uzrakstīšu jums e-pastā, tikai lūdzu pēc sarunas norādiet savu e-pastiņu, man šobrīd nav kur pierakstīt, jā? Jā. Un tad es varēšu jums arī aizsūtīt. Vienu sekundī. Jā. Jūs gribat tā kā rakstiski atbildēt, jā? Es pievienoju. Sakiet, uz kuru e-pastiņu es jums varu aizsūtīt? Jūs varat pierakstīt? Jā. Labi. Tātad manai tautai kopā rakstās manai tautai @gmail.com. Tā, manai tautai kopā bez punktiem, bez atstarpēm, jā? Jā, tieši tā. Gmail.com. Tur tad droši norādiet jautājumus, kas jūs interesē, jā, un es līdz ar to arī atbildēšu tiem un uzrakstīšu arī papildus no savas puses paskaidrojumu. Nu, labi, skaidrs, bet tā īsumā sakiet, jūs satiekaties vispār ar bērniem tagad vai nē? Nu, taču, protams, ka nē. Viņa jau man liedz arī par to, ko man tiesa ir atļāvusi. Man nav iespēja pat ar viņiem parunāties, lai gan tiesa to ir akceptējusi, un bāriņa tiesa, ja, es pat gribēju dāvanas nodot bērniem, nekur nepanāca pretī. Līdz ar to es neko nevaru darīt. Bet tur ir, man liekas, ka bija tāds punkts par to, ka ja bāriņa tiesa, teiksim, vēlas, nevis vēlas, bet piekrīt, ka jūs satiekaties tur ar tiem bērniem. Bāriņa tiesa piekrita mutiski uzreiz pēc tiesas, pateica, ka nav nekāda problēma nodot dāvanu. Klāt 16. septembrī tiesa precizēja, uzrakstot to, ka ir jābūt starpniekam. Mans starpnieks bija, un tā bija vienīgā reize, kad es satiku savus bērniņus uz 30 minūtēm, lai nodot dāvaniņus. Un īsi aprunātos samīļot viņus un dotos prom pēc tam, kur iesaistījās Kristīnas māsa Ilze, kur uztaisīja trobeli, kas sacīja, ka filmēs mani un visu šito izmantos pret mani policijā. Nu kā tā var? Es ierados ar labiem motīviem, jā, lai uzdāvinātu dāvanas, jā. Pirms tam arī bāriņtiesai pateica, ka es gribu uz savas meitas dzimšanas dienu ierasties, jā, lai nodotu dāvanas. Kristīna nepanāca pretī, sākotnēji bija doma, ka varētu šo visu nosūtīt pa pastu, viņi neapstiprināja adresi, līdz ar to pārbaudīja, vai viņa dzīvo tur vai nedzīvo tur. Tas jau ir tas mutiskais, ko es varu uzreiz jums pasakīt. Nianses pēc tam uzrakstīšu rakstiskā veidā. Nu, jā. Sakiet vēl, labi, teiksim, viņa ir, tagad tas otrs lēmums tiesas bija, bet motivācija, kāpēc viņa nevēlas, ka jūs satiekaties ar bērniem? Jo tiesā nav aprakstīts par to. Jā, nu tur jau ir tas moments, uzreiz pasacīšu to, ka viņa, tas uzreiz mainīs šo te apsūdzības to būtību, jā, jo viņa gribēja parādīt to, ka es esmu tēvs, kas par saviem bērniem neinteresējas, kas nerūpējas un tā tālāk, jā, un arī visu šo laiku, kas bija kopš tiesa pasludināja šo pagaidu ierobežojumu, ka es nedrīkstu sazināties un tikties ar saviem bērniem, šis tika visu laiku skandēts, jā, un tas neiekļaujas. Bet kāpēc? Kā lūdzu?
Kāpēc? Tāpēc, ka jūs slikti apgādājat bērnus? Tāpēc? Nē, tur nav šis stāsts. Realitāte ir cita. Vienkārši viņi grib uzburt to realitāti tādu, kādu vajag, lai apsūdzība nostrādātu. Jo viņi grib, lai es ar bērniem vispār vairs nesatiekos. To grib panākt viņas māsa. Lai atņem man vispār tēva tiesības. Jā, bet tam jābūt ir motivācija kaut kādai. Kāpēc? Pamatojumam. Tur jau ir tā lieta, jūs pareizi tos uzsverat. Jā, tur jau ir tā lieta, ka motivācija netiek formulēta. Vienkārši ir mērķis, ko viņi grib sasniegt, un viņus... Ka nevēlās un viss, jā. Jā, nevēlās un viss, jā, un pamatojumi nav, un kad es uzdodu konkrētus jautājumus, kāpēc tu tā dari, jo bērniņiem katrā ģimenē, lai kādas ir vecāku attiecības, jā... Tiesības jums ir satikties ar bērniem, un arī viņus, teiksim, principā jau, es nezinu, jūs pats esat tiesā vērsies ar kaut kādu prasību, vai ne? Teikšu, kā ir, es pagaidām neesmu to darījis, jā, jo man sanāk visu laiku aizstāvēties, jo ir bijis neskaitāmā šo te dokumentu gūzma ļoti liela, jā, un visu laiku sanāk kaut ko atbildēt, kaut ko rakstīt, kaut kur skaidrot, un vienmēr uzreiz arī sanāk to atbildi dabūt no institūcijām, lai varētu turpināt, to visu risināt, jā. Un tas viss kavējās, jo šobrīd darīs, teiksim, no tā paša 16. datuma, ja, kad man ir atjaunotas iespējas ar bērniem sazināties, man nav bijusi neviena telefona saruna, it neviena, ja, un tas, protams, ka tie cilvēcīgi rada nemieru, ja, tas provocē, jo gribās taču savus bērniņus, ja reiz ir dot šie iespējas. Jā, bet, jebkurā gadījumā, teiksim, jūs jau saprotat pats, ka, teiksim, kaut kādas darbības darīt, kas nav saskaņots ar viņu vai pret to lēmumu, jūs nevarat veikt. Jā, bet jūsu gadījumā jums ir, kā teiksim, pareizajā kārtībā ir jāvēršas tiesā, un tieši tāda pašā secībā ir jāpieprasa savu bērnu, teiksim, tur vai apgādība, vai, teiksim, satikšanās kaut kāds, jo tagad jau tiesas izskata grafikus, dienas, brīvdienas, tur var izvēlēties, kā jūs, teiksim, pats uzskatāt vai vēlaties, un pieprasīt to caur tiesu, lai viņi to apstiprina. Varbūt jums būs kāds ieteikums, ko tur darīt un kā darīt labāk, jo tā komunikācija ar Jūrmalas tiesu un arī Bāriņu tiesu nav bijusi tik veiksmīga vismaz līdz šim, jā. Pagaidām kopš tā 2. septembra tiesa viņa ir uzlabojusies, jā, bet sākums bija ļoti smagnējs, jā. Un pagaidām, neteiksim tā, ka lieliem soļiem mēs varam iet uz priekšu, lai tas kompromiss rastos, jo es no savas puses esmu atvērts, esmu gatavs komunikācijai, sazināties, vienoties par konkrētiem soļiem, punktiem un tā, bet nekas no tā visa, par ko tiesa man devusi šo te akceptu, ka es varu darīt to un to un to, nekas nenotiek reāli, jā, un arī tad, kad es sazinos... Jā, bet jūs arī neesat pieprasījis neko. Es esmu prasījis. Tiesā. Jā, rakstiskā veidā, protams, es esmu norādījis to, ka bērnu, manas iespējas sazināties ar bērniem tiesas atļautajos rāmjos, netiek ievērotas, jā, un tiesa saka, lai sazinās ar Bāriņtiesu, kad es sazinos ar Bāriņtiesu, tad tur sakrit septembrī, ka Bāriņtiesas vadītāji bija atvaļinājumā uz mēnesi, un pēc tam arī tā arī apklusa, vairs nekas nenotiek. Viņi neatbildēja uz maniem zvaniem, 2 reizes zvanīja, man tas arī ir viss fiksēts, jā, ka zvanīja, solīja man atzvanīt, un pēc tam tā arī neatzvanīja, un tā arī tas palika karājoties gaisā. Tā, ka tur nav vienkārši, es arī lasu vienkārši un nesaprotu, jo es nezinu, teiksim, godīgi sakot, tā būtu izlasot, jā, es jau nezinu, kāda ir tā patiesība, jā, teiksim, no vienas vai no otras puses, jā. Bet es vienkārši gribu saprast, jo man nav īsti būtībā saprotams pamats, kāpēc nevar satikties. Jā, tas ir viens. Otrs ir, ka es viņu sazvanījos, viņa teica ka viņa tai pašā laikā ir uzrakstījis iesniegumu, bet tai pašā laikā viņa īsti neko nevēlas. Ja? Viņa tikai vēlas, lai it kā viņai būtu mierīga dzīve un ka viņa nevēlas jums uzticēt savus bērnus. Tā bija viņas pēc viņas vārdiem, ja? Jā. Bet tas ir, ko viņa vēlas, bet otrs jau ir tiesa, kas izskata to, ka, piemēram, tādas pašas tiesības ir tēvam un mātei, viņas ir vienādas, viņas nav kaut kā nodalītas. Protams, ka sievietēm uz sieviešu pusi, teiksim, tur 10-20% vairāk liecās tā visas tie lēmumi, ja? Bet būtībā, ja tēvs vēlas satikties ar bērniem un, piemēram, pavadīt kaut kādu brīvo laiku kopā, viņam ir tādas tiesības. Tieši tā, es to saprotu. Redziet, moments ir, ka te šajā gadījumā viņa savas personīgās ambīcijas ir izvirzījusi priekšplānā. Un šeit nav stāsts par to manas ambīcijas vai viņas. Te runa par bērnu labākajām vajadzībām un interesēm. Šajā gadījumā man arī ir dokumentēti fakti, ja,
kuros arī parādās, ka bērniņi saka, ka viņi grib gan mammu, jā, gan tēti. Labi, tas ir par bērniem, bet otrs ir, kāpēc tas liegums ir tuvoties un tas, to Kristīnu, teiksim. Viņa jau to ir noformulējusi, viņa to arī noformulēja, tikko jūs arī sacījāt šos vārdus, ka viņa vienkārši grib, kā viņa saka, mierīgu dzīvi, viņa negrib domāt par to, kas notiek, jā. Labi, tā, jā, bet nevar jau tāpat vienkārši gribēt tikai to gribēšanas pēc, jo, lai būtu nošķiršana, jābūt jau arī tur ir jābūt pamatojumam. Vai tur, teiksim, cilvēks dzer alkoholu, lieto narkotikas, sit viņu, vai tur šantažē, vajā, draud. Saprotiet, te ir tas moments, ka uz to viņi sākotnēji arī izgāja, kad 9. decembrī, jau pirms tam, aizmuguriski tos vēl tad nezināja, pēc tam uzzināja, ka tika pret mani iesniegumi policijā, tur bērni kur vēl, ka bija šis te vardarbības aspekts iespējamais, un pēc tam viņš pazuda. Kāpēc? Tāpēc, ka nevarēja pierādīt, jo nebija viņa, ja? Un tur jau bija tas tāds, ja es būtu tāds, teikšu tautas valodā vecis, kurš darītu pāri savai sievietei un pat bērniem, tad kurš būtu no tiem cilvēkiem? Tas nelīmēs kopā, ka šāds vecis pēc tam baigi cīnās par saviem bērniem, tik ļoti grib viņus satikt, apdāvināt un tā joprojām, ja? Tagad ir bijis kaut kas cits, un es pateikšu bišķiņ vairāk to kontekstu, ko varbūt policija sākotnējā izmeklēšanā daļa dokumentu apjomības palaida garām. Tas ir tas, ka viņa ilgstoši lieto nomierinošos medikamentus, iespējams pat antidepresantus. Es viņas dzīvē šajā jautājumā nejaucos, bet vienkārši kādreiz, teiksim, māju kārtojot, krāmējot, redz, vai ne, ka tur parādās zāles, un tad ir jautājums, kāpēc viņi to dara, tā ir viņas izvēle, Un tas, kāpēc viņi to dara? Tas nomāca empātiju. Un tas ir tas, ka cilvēkam, kā lai saka, viņam ir iepriekšējās dzīves krīzes, telefoniski, es jums tagad neizstāstīšu viņas dzīves stāstu, bet viņai pirms mūsu attiecībām ir bijušas ļoti smagas krīzes, arī attiecību krīzes, un viņa tam netiek pāri, Un visu dzīves laiku, kopš es viņu zinu, viņa ik pa laikam to ir lietojusi. Dažādas medikamentus. Un tas, protams, nomāca empātiju, un viņa var rīkoties arī pret ģimenes labākajām interesēm, bet tajā gadījumā, kad es par to runāju, tiesa to laikam palaida arī garām, un tā arī palika. Un tagad jau, kad būs nākamā tiesvedība, man būs jāuzdod jautājumu. Jūs pēc šitā tiesas lēmuma, kā jūs tur, jūs bijāt pats tiesā, es saprotu, Jā, protams, bija, Kā beigās, jo motivācijas daļā tur ir rakstīts tikai, kad beigās ir kā atcelts tas, iepriekšējais tiesas lēmums, par to trešo personu, un noraidīts kaut kāds pieteikums par pārējo Rīgas apgabaltiesas civiltiesas kolēģijas kaut kādu lēmumu noteikti par pagaidu aizsardzību. Grozījumi bija, es arī apmēram atceros vēl, Jā, bet tur arī nav tā īsti precīzi diezgan aprakstīts, ko es saprastu, teiksim, ko viņi tur atceļ, ko ne, bet kā jums tagad ir palicis, jūs tiesā nolēma tomēr, ka jūs nevarat vispār nekādā veidā satikties ar Kristīnu un ar viņas bērniem? Nē, redziet, tur ir tas moments, ka izlasot šo dokumentus arī viņu vairākas reizes pārskatīt, tur ir ļoti piņķerīgi tas formulēts, līdz ar to, tā kā man neizdodas ar tiesu to visu precizēt, viņi neizstāst. Kaut kā tā ir sanācis, ka viņi no vienas puses ir dokuments, ir uzrakstīts, bet tad, kad es zvanu viņiem telefonu, tad atklājās, ka viņi savu šo te skaidrojumu nemaz precizēt, vai neprot, vai es nezinu, vai negribu tā sacīt, vai ne, bet katrā ziņā nedod pietiekami. Viņi nedara to nevis, to mēs nezinām, vai grib vai negrib, To es gribu uzsvērt, nekļūst skaidrs, līdz ar to es varu arī kļūdīties savā izvēlē, jo to var interpretēt un tā un savādāk, un beigās, es nedaru to tīši, es kaut ko arī pārkāpu, es to daru, tāpēc, ka tas ir, es vienkārši tiecos pēc saziņas ar bērniem, to, ko man tiesa ir atļāvusi. Sakiet, vai jūs pēdējo reizi, kad vispār ar bērniem redzējāties, teiksim, klātienē? Tas ir tas vienīgais aspekts, kur es biju uzdāvinot dāvanas 10. oktobrī. 13. manai meitiņai bija dzimšanas diena, es 13. darba dēļ nevarēju tikt, un tad es jau brīdinājos bija arī bāriņtiesu, jau 2. septembrī, kā es teicu, tā kā bija tiesa pēc tiesas, pateicu, ka es gribētu uzdāvināt dāvanas, bāriņtiesa to mutiski arī apstiprināja, teica, ka viņi tur vispār neredz problēmas, un tiesa to savukārt noformulēja, ka jābūt starpniekam. Tad tur es arī neredzu problēmu, bet es saku, bet tā tiesa, tas bija iepriekšējā tiesas lēmuma, bet tai pēdējā jau ir atcelts tas trešā persona. Tur kā pieminēts bija tas starpnieks, varbūt es tad pārpratu kaut ko. Katrā ziņā man starpnieks bija līdzi, bet tur arī atkal ir pieminēts tā, kad jūs, atcelts tas pirmais lēmums, otrajā ir atcelts tas pirmais, bet tur ir uzsvērts, ka tur ir rakstīts, vadoties pēc bāriņtiesas, teiksim, piekritības, jūs tiem bērniem it kā varat satikties, bet viņiem ir jāizdod kaut kāds papīrs, laikam es saprotu, kādā veidā
Neatceros to, bet, tur nav rakstīts papīrs, bet, tur ir tas viņu jābūt tas akceptēts, ka viņi var piekrist, ka jūs satiekaties, tikai tad viņi dod kaut kādu, mutiski, bet jūs atkal nevarēsiet to mutisko pierādīt. Viņa pati ir lieciniece un es esmu lieciniece. Ja viņa nolieks to, tad jautājums, kā interesēs viņa strādā, vai mani bērni interesēs, vai viņa strādā, labi, nekomentēšu to. Jo tā bija pati vadītāja, Jūrmalas vadītāja Balčinaite, vai kā viņai tas uzvārds neatceros precīzi. Jā, bet jūs varbūt viņai varat pieprasīt, lai viņa uzraksta jums kaut kādu papīrīti. Es nezinu, kā viņš tur saucās. Es ar bērniem nenodarbojos, bet vienkārši uzprasīt, kad ņemot vērā to, kad jūs tomēr vēlaties ar tiem bērniem satikt un par bērnu jautājumu izskata viņu kompetence tā ir, tad lūdzu dodiet kaut kādu atļauju man kaut kādā veidā satikties. Un lai viņi jums iedot rakstiski, viņi var vienoties. Ja jūs pa taisno Kristīnu nevarat, viņi var vienoties ar to Kristīnu, lai tā Kristīna dod kaut kādu veidā, paskaidro, ka tās tiesības jums tomēr ir. Un tad, lai viņi izlem kādā veidā un ko, un iedot jums tādu papīru, un jūs vadoties pēc tā. Jā, varat arī to darīt, jo jūs sanāk, ja jūs iesiet tagad pats, zvanīsiet, iesiet, runāsiet un gribēsiet mēģināt satikties, jūs pārkāpsiet atkal kaut kādu uz likumu. Nē, tur jau ir tā lieta, es tāpēc arī sacīju un skaidroju jums, ka šis bija ārkārtas gadījums, kas bija iepriekš saskaņots ar bērniņu, nodošu dāvaniņus, un abiem bērniņiem es arī viņus nodevu. Nē, šī gadījumā par šo lēmumu es kriminālu procesu neuzsākšu, jūs varat par to neuztraukties, man vienkārši man vajadzēja bišķiņ arī to lēmumu, bišķiņ nesaprat, man vajadzēja tikt skaidrībā. Es arī Kristīnu runāju un nesaskatu tur īsti to sastāvu pilnu, lai būtu kaut kāds tur noziegums. Bet vienkārši man interesēja, jo es tajā lēmumā netiku skaidrībā, kā jums rīkoties. Man arī gadījumā, skaidrs, es pasaku godīgi, un pēc šī lēmuma sanāk tā, ka jums ir jāraksta tiesā pretlēmums. Pret šito lēmumu jums jāraksta tiesā vēl viens iesniegums, ka jūs lūdzat tomēr ar tiem bērniem satikties un to visu, lai lēmumā ieraksta kādā veidā, tas var notikt. Bet tieši šito momentu gan es atceros, esmu runājis ar bāriņtiesas pārstāvju, viņi pateic, ka, tāda tiesā es par šo kaut ko mutiski bija arī telefoniski sacījis, lai to formulē. Viņi saka, lai to saskaņo ar bāriņtiesu, bet es saku, tā komunikācija ar bāriņtiesu, viņa pazuda, un es centīšos to atjaunot, Tā kā viņi nav tas ir obligāti jādara jums. Kā es varētu ar šiem bērniem realizēt savas kā tēva tiesības un bērni, respektīvi arī tikties vai sazināties ar mani. Tur tas ir regulēts. Jo jums, jebkurā gadījumā ar šo lēmumu nekas skaidrībā nebūs nekad. Teikšu godīgi, šis lēmums ir tāds, varbūt par labu viņai, bet ne jums, par sapratni, es saprotu, es arī esmu bērnu tēvs un man arī ir bērni, un es ļoti saprotu, ka es nevaru atstāt bērnus kaut kam, ja es neesmu īsti pats pārliecināts, Visu cieņu jums, paldies par cilvēcību, tas ir svarīgi. Es vienkārši jums tā ieteiktu, ka vienkārši jums ar visiem tiem jums jācīnās, lai būtu vēl viens tiesas lēmums, kur ir konkrēti aprakstīta bērnu saskarsme, jo saskarsmes tiesības jums ir arī, pienākās. Kā godāt jūsu vārdā, atvainojos? Edgars Druvietis, iecek inspektors, Jūrmalā, Visu cieņu jums katrā ziņā, es saku, tas ir retums, ka šajos laikos, institūciju pārstāvis, tādu sirdsapziņas. Jo es jau neesmu tiesnesis, bet es lasu tikai lēmumus, un es neesmu tiesas labā un tiesas pirks arī neesmu, tāpēc es vienkārši, es pieņemu savus lēmumus, un es vienkārši lasu un saprotu, kad, ir, protams, ka man pacelt otrā galā kaut kāds narkomāns un pateiktu, iekačutu, ziniet, kā ir tādi tipiņi, kuri vienkārši kaut ko grib, bet viņš principā reāli neko nespēja dot tam bērnam, un tas viņas attiekšanās tikai ir par sliktu, nevis par labu. Tad es, protams, kad es piekrītu tai mātei un atbalstu, jo tāds tēvs varbūt nenesīs labu. Vienalga, cik viņš būtu, tad tas bioloģiskais, bet, Tas ir skaidrs, to es arī saprotu. Bet ja cilvēks ir normāls, viņam ir tiesības satikties, un es domāju, ka tiem bērniem arī ir vajadzīgas abas puses, ne jau viena tikai. Es varbūt tādu mazu dzīves piemēru, bišķiņ pateikšu jums arī priekšstam, Kaut vai pašsaprotama lieta, ka vecāki saviem bērniem stāsta pasakas, vai ne? Es arī esmu no tiem tēviem, kas savai meitai vairāk prasījās pasakas, puika mazāk, bet katrā ziņā saviem bērniem laiku pa laikam tās veidoja, manas paša veidotās pasakas. Un saprotiet, man pat šo
to mazumiņu, ko es arī gribētu un varētu nodot, man neļauj nodot. Es no tā laika sāku arī YouTube veidot pasakas, ierunāt viņus, ja, nu, to zinu, ka citi vecāki saviem bērniem, nu, pēc tam atskaņo un tā, ja, bet es saviem nevaru nodot, ja, nu, saprotiet, nu, tas arī tāds iecirdīgi, ja, nu, katrā ziņā, no mācas puses. Bet es īsti nesaprotu, kāpēc jūs, nu, vispār, nu, ja jūs esat, nu, es saprotu, jūs uzskatāt, ka jūs esat normāls cilvēks, ja. Viņa tikpat labi uzskata sevi par normālu cilvēku, ja. Jā. Kāpēc ir radies tā, ka viņa nevēlas, lai jūs satiktos ar bērniem? Jo man tas nav līdz galam skaidrs. Tur ir tā lieta, ka viņa par šīm lietām nerunā. Viņa nerunā ne ar mani agrāk runāja, kad vēl nebija nekas redzams šāds, ja? Viņa nerunā bet sākotnēji jums bija labi visi? Nu kā, nu mēs 14,5 gadus kopā dzīvojam. Protams, ka bija, nu, kopumā bija labi. Nu, protams, ka katrā ģimenē gadās kaut kādas domstarpības jautājumas, bet šajā gadījumā mums bija atvainojiet. Politiskais aspekts izšķirošs, lai ģimene izjuktu atvainojiet. Nu kā tā var, vai ne? Nu, Covid politika tā saucamā. Bet, nu, tā bija. Nu, cik es saprotu, viņu presēja darba vietā par to, ka mani uzskata atšķirās no vispār pieņemtajiem, jā. Un tas arī skaidro to, kāpēc viņi arī jums sacīja vai rakstīja, ka viņi gribēja mierīgu dzīvi. Nē, man ir ļoti īsts iesniegums ar vienu teikumu, ja tādu iesniegumu es nekad neesmu saņēmis, principā. Tāpēc es arī lasu to tiesas lēmumu un mēģināju saprast, kas vispār notiek, jo man jau vajag izvērtēt. Es nevaru vienkārši pēc likuma panta, tāds, ka tās ir pieņemt lēmumu. Man ir jāsaprot lietas būtība, ja mēs sāktu. Vai būtu iespējams, ka varbūt, ja tas nepārkāp jūsu tiesības, ja? Vai jūs varat arī man šo te iesniegumu pārsūtīt? Arī, nē, diemžēl iesniegumu nevaram. Bet saviem vārdiem jūs varat aprakstīt to, vai ne? Es jau jums pateicu, vienā teikumā tas ir. Tas ir vienā teikumā viss? Jā. Jā, interesanti. Un līdz ar to, skaidrs, labi, ziniet, es principā man jau tas tiesas lēmums ir. Es jums varbūt to paskaidrojumu nemaz nesūtīšu, ja? Es vienkārši uzrakstīšu dienas ziņojumu, jo mēs jau esam veikuši to sarunu, es apmēram sapratu, jo jūs jau mani vairāk arī tur droši neko neuzrakstīsiet, jo man interesē... Es uzrakstīšu gan, es labprāt uzrakstīšu, tāpēc, ka esmu interesēts, lai taisnīgums tiek panākts. Es saku, ja taisnība nebūtu manā gadījumā, jau vairāk manā pusē, ja es par to īpaši necīnītos, bet vienkārši zinu, ka ir ļoti daudz samelots un, diemžēl, kā tas notiek, lietas mēdz safabricēt, ja? Un šis ir arī mans gadījums. Tur arī man bija advokāts, kurš arī bija iesaistījies savu laiku, 2 mēnešus strādāju, un uz viņu tika izdarīts spiediens, viņš pagāja malā. Un bija vēl otrs advokāts, kuram pat reāli izteica dzīvības draudz. To es zinu, mutiski dzirdēju šo liecību vēl viena cita liecinieka klātbūtnē, un pagāja malā. Tad kāpēc tādas lietas notiek Latvijā? Nu, protams, jūs to nevarat komentēt, un es arī nekomentēšu, bet vienkārši... Nē, es varu tikai pateikt, kāpēc tas notiek vispār, es nezinu tieši jūs gadiem, bet vispār ir tā, ka tagad tā Eiropas Savienība ļoti uzspiež arī tiesām un visām tādām augstāk stāvošām personām izvērtēt šo pagaidu aizsardzību pret vardarbību, ja, kad ļoti daudz ģimenēs notiek tās vardarbības un cieši bērni un sievietes, ja, līdz ar to ļoti tiek uzspiests, lai tiktu tās pagaidu aizsardzības, uzsāktas un, lai novērstu tās visas vardarbības. Viņa ļoti uzspiež, ka jebkura iesnieguma ir jāizskata, jebkurš iesniegums ir jāņem vērā. Tā, bet neviens jau nav teicis, ka kādā veidā viņš ir jāizvērtē un jāizmeklē vai jāizskata, vai tiešām viņš ir, jo, teiksim, ja es ar šitādu vienu teikumu vēršos tiesā un vienkārši man piekrīt tiesa, tad tas arī īsti nav normāli. Tā jau ir tā lieta, redziet, tas moments, šajā gadījumā gadījāties jūs, jā, manā lietā, un paldies Dievam, ka tā, bet iepriekš bija, cik es saprotu, arī cits cilvēks vai citi, jā, un viņiem varbūt darba aizņemtības pēc vai kaut kā savādāk šo lietu nesanāca pēc satura un būtības izvērtēt, jo mans viedoklis tajā gadījumā, netika pieņemts vai netika uzklausīts, jo es vispār savu lietu kopumā saņēmu, ja viņa aizsākās decembra sākumā, tad es viņu saņēmu tikai 9. vai 10. februārī šajā gadā. Ja? Līdz ar to tikai pēc tam aizsākās manas iespējas kaut cik sevi aizstāvēt. Man nebija pilna informācija, un pilnu informāciju saņēmu, cik es tagad zinu, tikai 2. septembrī, kad man nodeva dokumentus. Ja? Sanāk tā, ka es visu šo laiku biju lielā mērā neziņā par to, kādas ir tās detaļas, kādas ir tās nianses, apsūdzības būtības saturs, ja?
Nu, kas bijis, jā, bet tā tas notika. Un redziet, tikpat labi varēja būt arī tā, ka, ja nebūtu, piemēram, jūs vai būtu kāds cits, viņš varētu paņemt formāli, māte iesūdz, Eiropas direktīvas ir tādas un tādas, jā, prasības ir tādas, nu, tad risinām. Nu, diemžēl tā arī uzsāk, un pat uzsāk procesu, tad neskatoties. Tā ir, tas ir faktiski, jā, jo tas ir ļoti, jā, spiediens no augšas, pat no Eiropas, tas nav no, teiksim, no tiešās vadības, jā, bet, nu, tiešā vadība, protams, arī, jo viņiem atkal no augšas kaut kas spiež, ka tur nevajag atteikt, jo pēc tam ir vēl sliktāk un tā tālāk un tā tālāk. Viņi vadās pēc standarta pieredzes, nepieļaujot izņēmumu variantus, ka varbūt arī kādreiz tā, ka sievas melo, jā? Tieši tā, jā. Un ko darīt tādā gadījumā? Tādā gadījumā sanāk tā, ka man ir jāizstāvās pat par to, par ko es neesmu vainīgs, jā, un jāpierāda to, ka es neesmu vainīgs, lai gan pēc nevainības prezumcijas, jā, momenta vispār zināmā, jā, ir jāuzskata vispirms, ka cilvēks nav vainīgs, un pēc tam jāvērtē, vai tomēr ir bijis vai nav. Manā gadījumā bija tā, ka vispirms man nolēja tautas valodā runāt ar mēsliem, un pēc tam pierāda, ka tu neesi tās netīrēlis, jā. Nē, nu es jums teicu, jo šī variantā jūs tiešām, nu es, kā saka, es nezinu nianses, bet ja jūs sakat, teiksim, visu godīgi, ja, es domāju, jums ir tikai viens variants, jums ir jāņem vai, nu, teiksim, pats jūs varat uzrakstīt, vai jāņem jurists, ja, kas jums palīdz uzrakstīt to dokumentu, un jāvēršas tiesā, ņemot vērā šo tiesas lēmumu ar prasību par bērnu saskarsmi. Un tas, jo tas ir vienīgais variants, kā jūs tiksiet pie saviem bērniem, nu, teiksim tā. Jā, jo, ja jūs vienkārši sēdēsiet un gaidīsiet, kad viņai pārdomās vai neko, tas nenotiks. Nu, redziet, es pateikšu, drusciņi nianses, mazliet pirms noslēdzam sarunas arī, jau jūs negribat daudz kavēt, jā. Redziet, moments ir tā, cik es tagad esmu informēts 12. ja es nemaldos novembrī, jā, man ir otra tā tiesa, tā ir tā administrīvā, nu, par tā saucamo vardarbību pret bērniem, jā, lai gan vardarbības fakts reāli nav pierādīts, bet, nu, es viņu biju pārsūdzējis un viņa būs, jā. Protams, ka es šim momentam... Kurā datumā viņa būs? Ja es nemaldos 12. Ja es nemaldos, tur jāpaskatās. Novembrī, jā? Jā, es negribu jūs maldīt, tāpēc, ka, nu, es neesmu kādu laiku skatījies, bet man likās, ka bija 12. Bet, nu, jebkurā gadījumā bija jābūt, jā? Ja kaut kas ir mainījies vai pārcelts, to es uzzināšu, ja ne šodien, tad rīt es vienkārši iešu skatīties, neesmu skatījies kādu laiku. Bet, nu, tas moments, un lūk, es arī šim te gatavojos, un tāpēc es tik daudz nekoncentrējos šim te momentam. Es tāpēc jūs gribat to atbildi sagaidīt tur no turienes un tad domāt tālāk. Jā, tieši tā izējot no tā, es tad gribu arī, nu, risināt jautājumu ar tiesu, bāriņtiesu, jā, rast kaut kādas variantus, jā, jo šobrīd, kamēr tas nav skaidrs, nu, man liekas, ka tas būtu, nu, varbūt pat pārsteidzīgi, jā, to darīt, jo, nu, tas notiks tiks, jā. Es sapratu, jā. Labi, skaidrs. Labi, es jums varbūt tad uzrakstīšu to, jo man principā bija tāda doma līdz 10. vispār šito lietu izbeigt, bet, teiksim, būtībā. Nu, vajadzētu jau turpināt viņu, lai tā izmeklēšana, ja vien tas jums nav, kā saka, pārāk, es nezinu, kā lai to noformulēt. Nē, nu redziet, man ir tiesas lēmums, un ja tiesas lēmums ir tiesas lēmums, es tur neko nevaru darīt, jā, tur ir, jā, jo es tiesas lēmumu pārspēt nevaru, nu, man nav tiesības tādu. Es saprotu. Jā, bet man ir tiesības pieņemt paskaidrojumus no personām, jā, un izvērtēt situāciju, vai ir nozieguma sastāvs, ir tas noteiktais pāns, kas tur ir, jā, un vai tas sastāvs ir vai nav. Ja tā sastāva nav, nu šī gadījumā es neredzu, ja jūs 10. oktobrī satikāties ar trešo personu, kura bija blakus un kura redzēja, ka jūs tur nedarat kaut ko nelikumīgu vai ko, jā, un kā saka, nav ne vārdarbības nekas, bet jūs, teiksim, tikai vēlējāties satikties ar tiem bērniem, tur nodot dāvans un, teiksim, varbūt aprunāties vai kā, jā, un viss, principā tas sastāvs nav, jo jūs neesat ar nodomu gājis pie viņas konkrēti un pārkāpt noteikumus, lai viņai, teiksim, tur, nu, es neredzu motivāciju, ko jūs darījāt, kāpēc nedrīkst. Es tieši arī tad, kad pa durvīm gāju iekšā, es arī bērnu mātei pateicu, ka, Kristīne, es nāku ar labiem nodomiem, lai uzdāvinātu bērniem dāvaniņas to, ko es esmu sarunājis ar bāriņtiesu. Jā, tu neatbildēji, tāpēc es esmu, nu, izvēlējis šo te variantu izmantot starpnieku, lai nodotu, jā. Un, nu, ja viņi būtu teikusi, ka jā, es gaidīšu šīs dāvaniņas vai uz pakomātu vai kā savādāk, bet viņi pat neapstiprināja dzīvesvietu, ka viņi dzīvo turpat, kur iepriekš mēs dzīvojām. Ja, līdz ar to, nu, kur lai es sūtu? Ja, kam lai es sūtu? Nu, tā tas palika. Līdz ar to tā bija tāda ārkārtas situācija. Viņa raksta te pa kaut kādu savaldīšanos un viss kaut kāds tur, ka ir tā, ka, piemēram, jūs varētu bļaut vai kliegt bērnu klātbūtnē vai tur kaut kā draudēt.
Nu, draudēšana nebija, bija pacelts tonis, nu, īsti sakot, es pateikšu bišķiņu kontekstu, ja tāpēc arī minēju sarunas sākumā, ka viņi izmantoja tā 10. oktobra tikšanos, kad es bērniem biju nodevis dāvaniņas, jā, un bišķiņi parunājies, samīļojos viņu un taisījos jau durvīm ārā projām, un ieradās viņas māsa Ilze, vai ne, kura redzēja vienu brīdi to, ka man ar bērniem visi ir labi, visi mierīgi, ka mēs priecīgi, smaidīgi, es jums pēc tam aizsūtīšu arī atsevišķu video, ja, nu, īsos, jā, un foto redzēsiet, ka tā tas reāli arī bija. Un viņai tas ļoti nepatika. Jūs redzēsiet kaut kur, es speciāli viņu nefilmēju vai nefočēju. Nu, man vienkārši bija tas starpnieks, kurš fotografēšanu veica, ja, un trāpījās viņa kaut kur ar fonā, un tur redzama gan viņas sejas izteiksme, kura ieradās Kristīnas māsa, gan arī pašas Kristīnas, ja, fonā. Un tur ir redzams, ka kā tas var būt, ka es un bērni esam priecīgi, bet viņas tuvākais cilvēks māte, un arī māsa, ar ko bieži ir kopā, ja, ir ļoti nelaimīgi par to, ka, nu, bērni priecīgi, ja, nu tā tas ir kā neliemēs kopā. Un tad bija tas brīdis, kurus jau pieminēja, ka Kristīnas māsa paņēma savu telefonu un sāka mani filmēt un teica, es visu šito te izmantošu policijā pret tevi un tā un šitā, nu tādā riebīgā tonī, ja, nu provocējošā. Un es teicu, Ilzi, lūdzu, es ierados, lai uzdāvinātu bērniem dāvanas, nu nedari tā, nav jau te runa par to sūdzēšanu, tas tāpat ir zināms un fiksēts, es arī fiksēju šo visu, ko es šobrīd daru, es viņai sacīju, ja, bet es lūdzu, nefotografēju mani, tas ir, nu kāpēc tu gribi pat to izmantot pret mani, kur es gribu saviem bērniem labu darīt, nu kas tā pat cilvēcīgi un tā aizsākās tajā brīdī saruna, kuru aizgāja paceltos toņos, jā, viņa uz mani runāja skaļi, es uz viņu skaļi, jā, un tik daudz tas bija tā, jā, bet es saku, tas pats sākotnējais moments un tās pirmās 30 minūtes bez viņas, tur vispār nebija nekādu konfliktu, pilnīgi nekādu, un to es arī pēc tam norādīju Bāriņu tiesai, ka šis gadījums bija, laikam 11. oktobrī pēc tam rakstīju viņiem, ja, ka bija tā un šitā aizsūtīja, pēc tam viņiem arī bildes, ja, vēl gatavi arī aizsūtīšu video liecību, kur parādās, kā bērni jutās manā klātbūtnē, un tur nebija šī te, nu, nekāda tāda, nu, es nezinu, balss pacēluma vai kas, bet tikai tajā aspektā, ka Ilze ignorēja pilnībā manas tiesības uz to, ka, nu kā viņa, man taču ir tiesības pateikt, lai lūdzu mani nefilmē vai kā, ja, pret manu gribu, ja. Viņi to ignorēja un turpināja to darīt, un tad arī izcēlās tas īslaicīgais konflikts, un pēc tam es devos projām. Jā, nē, nu tad, teiksim, ja tur būtu tikai ar viņu, tas nebūtu nekas, bet, teiksim, Kristīna, arī... nebija ar bērniem. Nē, tur ir tā, ka tagad ļoti skatās arī, kad visi strīdi, kas ir starp vecākiem, viņi tiek izvērtēti kā emocionāla vardarbība pret bērniem, ja tie bērni ir blakus. Redziet, tev ir tas moments, ka strīds starp mani un Kristīni vispār nebija nekāds. Un tas arī iepriekš tā bija, ka tajos strīdos, kas mums ģimenē iepriekšējos gadus bija, viņus lielā mērā izprovocēja viņas māsa Ilze, kurai, diemžēl, ir jaukusies mūsu dzīvē, tos arī tiesājas un norādījis, ja, bet Kristīna saku dēļ tā, ka es pieļauju, ka tādēļ, ka viņa lieto šos te medikamentus nomierinošos, viņa to tā neizjūt, ja, viņa nespēja pati iestāties par taisnību, ja, es esmu to aprakstījis arī detalizētāk konkrētos dzīves piemēros un pierādījumos, bet fakts kā tāds, ka viņa neiestājās, ja māsa viņai vecākā saka, tad viņa dara to, ko māsa liek, ja. Un šajā gadījumā viņa var vērsties arī pret bērnu labākajām interesēm, ja tā spiedīs viņas pamatģimeni, piemēram, māsas gadījumā. Ja? Tā ir bijis. Labi, skaidrs, pagaidām. Es jums varbūt tad uzrakstīšu uz to e-pastiņu tā kā, nu, A4 formātā tos jautājumus. Jūs varbūt tādā pašā veidā, tad varbūt viņus varēsiet tur atbildēt pa punktiem, jā? Protams, jā. Un 9. datumam to dabūt gatavu no manas puses pareizi? Nu, es gribēju, jā. Bet, jā, es gribēju, nu, vismaz pirmdien varbūt, 8. ir varbūt. Ķeršos klāt, un tad arī... Jā, un tur nebūs daudz, tur vienkārši man vajag sīkumā, jo... Man ir jānorāda tas punkts, ir tur tā sastāvs vai nav tam noziegumam un viss. Nu jā, un tad es varbūt arī tur pirmdien vai otrdien uzrakstīšu tur to lēmumiņu. Paldies jums. Labi, paldies jums, jā, pagaidām, visu labu. Laimīgi, teicos.